izcīnīju šodien pirmo uzvarēto hītu, un es varu teikt, ka beidzot ir tas ātrums, lai brauktu īstenībā visiem pa priekšu. Un tā arī pēc ilga laika bija pirmā sacīkste pa slapju. Ir atpakaļ komandā atgriezusies tas feelings, ka mēs varam un ka mēs esam ātri un esam tur, kur gribam būt. Tad mēs pierādījām, arī Bakaruts uzvarēja pēc sacensībām. Man nepaveicās, bet ātrums bija, lai to izdarītu. Pirmajā dienā es apdzinu, manuprāt, ka 5 braucējus, kas man pašam patika. Es, protams, nebiju tajos ātrākajos braucienos, bet tā ir pieredze īsti. Zaudēt vairs nav ko, un tikai tāpēc es mēģināju, gāju uz visu, un man izdevās. Es esmu priecīgs īstenībā par savu sniegumu šīs sacensībās. Bija ātrums, bija cīņa, bija agresivitāte, un visu, ko es varēju, to es izdarīju. Pusfināla starts sanāca labi, bet varbūt ne ļoti labi, kā tas izdevās Bakarutam. Priekšā bija 2 braucēji, un skatoties video, tad no aizmuguras mani turēja. Mans stūri bija izgriezts uz otru pusi, un tad dabūju sitienu no Hansena, kurš beigās izstājās ar nolaustu riteni. Tad es uzgriezu saulīti skatītājiem par prieku un aizbraucu tālāk. Galvā bija domas par to, kā cīnīties un iekļūt top 3, jo es redzēju, ka viens braucējs ir izstājies, otrs bija turpat priekšā, par kuru es biju ātrāks. Tas nozīmē, ka 3 bija kaut kur tālāk. Man arī neļāva rācijā atlaist un vadoties, tāpēc arī es visus apļus centos braukt, cik ātri vien varēju. Ar cerību, ka varbūt priekšējie sāks cīnīties, bet tās nebija. Šodien bija patīkams pārsteigums, ka FIA prezidents Žants Tots ieradās pie mums teltī, mēs ar viņu parunājām. Es jau viņu biju saticis pagājuši gadu Katārā lielajā apbalvošanā. Tagad bija tā iespēja satikt viņu vēlreiz parunāt. Arī pirms pusfināla starta viņš pienāca, paspieda roku, pateica labus vārdus, un īstenībā liels prieks, ka pats augstākais autosporta cilvēks var tā brīvi staigāt, nākt parunāties. Man ir iespēja viņam parādīt mašīnu, un tas tāds pagodinājums.